prieka atkal ar jums papļāpāt. Virpuļ viesulītavas mājas, mākoņi nekad neapstājas. Virpuļ viesulītavas mājas, mākoņi nekad neapstājas. Labvakar! Kā jūtamies? Ļoti labi. Es labi jūtos. Jāteic, esmu pagalām satraucies, bet ārkārtīgi pagodināts, ka šo jūs tik īpašo dienu esat nolēmuši svinēt pie manis vietā, kur sastopas dzīvība un nāve. Kā komisijas priekšsēdētāja kādā intervijā izteicās, cik saprotu, tad tur, domāt šeit, būs tāda kā kultūra vieta, un tad viņi piepilda, es gan nezinu, kāds varētu darboties. Jā, nu es arī nezinu, kāds varētu darboties. Bet te jau nav nekā skaista, nav nekā cēla. Te cilvēki tirgo līčus, kurus cilvēki pēc tam nopērk un pēc tam apēd. Tā, ams. Piedodiet, nevarēja atturēties. Bet tā jau ir, agri vai vēl tā laimes govs ir jānokauj, lai cik mīlama mums viņa nebūtu. Nu, protams, kāds teiks, ka var jau iztikt ar to, ko piedāvā dārs. Bet zem klājas debes auguši produkti pārāk bieži virst, krīt, virst un vīst. Un tad grozies kā gribi, izsver visus par un pret, un beigās ne tev tomāts, ne tev gaļa, ne tev zivs. Jā, tad kāpēc mēs esam šeit? Kāpēc mēs esam šeit? Literatūra. Mīts par medūzu gorgonu, ja? Visi zina mīti par medūzu gorgonu, ka viņa bija ļoti briesmīga, kā šis paviljons. Viņa bija tik briesmīga, ka viņa uz kādu pastījās, tas cilvēks reiz pārtika par akmeni. Nu, lūk, un tad nāca Persejs. Persejam dievi dāvāja burju vairogu, burju zobenu. Paldies. Tā arī Persejs teica paldies. Vairogs nāca nedaudz ilgāk. Nu, lūk, un tad viņš ņēma to vairogu un apmuguriski devās pie Gorgonas un skatījās atspulgā uz viņu. Un tad viņš viņu nokāva. Nu, tās tas mīts. Nu, tad jūs sanāk, jūs tas Persejs. Un jūsu atspoguļojumu atspoguļo pasaules Gorgonas milzīgās, ja?
Un, jā, nu tad tā arī sauksim šī gada ceremonijas tēmu Laligaba spoguļo! Labi, pietiks sākstīties, jāsāk strādāt. Kā saka, gaļas paviljonā darbu daudz. Jā, jo darba mums patiešām ir daudz. Svaigākā produkcija ir atvesta un sadalīta, te nu tā ir. Pavisam kopā tās ir 11 balvas. To starp arī par mūžu ieguldījumu. LSM balva un arī komisijas pēcbalva. Viņš ir šausmas. Jā, nu kā sacīt jāsaka, tad jau ķersimies, vērsim pie ragiem. Beidzot šim sakāmādam ir atbilstošs konteksts pareizi. Tā. Kas mums te sarakstos ir? Aha. Tātad parasti pirmais no plauktiem pazūd kas? Tieši tā, vissvaigākais. Un vissvaigākais mums šogad ir kas? Tieši tā. Dramaturgija. Jo dramaturgija atgriežas Laligabā pēc vairāku gadu pauzes, un mums ir nominēti šogad 2 brīnišķīgi darbi. Lūdzu video. Inga Gaile, Sliktā māte, izdevējs Dienas grāmatas. Es redzu cilvēku, kurš pārvarēs visādas grūtības, lai nodarbotos ar teātri. Es redzu, cik daudz mizogīnijas viņai ir bijis jāpārvar, lai to darītu. Es redzu, kā viņas tuvinieki cieta no viņas apsaistības ar teātri. Es redzu dzīvību, es redzu asju lācis. Birute Zujāna, Sarkanās kurpītes, izdevējs Niedrības bosaukums. Lūga, kura nojauc robežas starp ikdienību un fantāziju, veiksmīgi kombinējot pasaku tēvus un mūsdienu sabiedrībā bieži sastopams, emocionāls pārdzīvojums, attiecīgi musturs un traumas. Nu ko? Uzvarētājs ir Inga Gaile, Sliktā māte. Protams. Es jau droši vien esmu kā Medulas Gorgona, tomēr nevis tas Persejs. Tas ir bija, ko es pirmais gribēju pateikt. Bet jā, paldies žūrijai par kategorijas ieviešanu. Paldies liels tiešām, jo dramaturģija jau sen to ir pelnījusi. Liels paldies Birutai par līdzās ka mēs bijām abas divas. Tagad un tālāk. Mēs tās sievietes jau visādi gribam lamāt par sliktajām mātēm. Tad viņas ir dažas pārāk skaistas, citas pārāk neglītas, tad ir pārāk resnas, pārāk tievas, pārāk dusmīgas, pārāk feministiskas, dažādos veidos pārāk Medulas Gorgonas, no viņām sastingst. Būtu jau labāk, ja mēs tā nedarītu, jo kāpēc mēs to darām? Mēs vienkārši it mēs lamājam tās sievietes, kurām ir kaut ko teikt, un ja tas viņu sakāmais ir ļoti nepatīkams vai nērts mums. Un būtu labāk, ja mēs tā nedarītu. Pēdējais bija arī, kad tika lamāta tā bērnu māte, ka viņa pārāk vīrišķīga, pārāk dusmīga, tāpēc tas, ko viņa saka, droši vien nav patiesība. Mums nevajag viņas lamāt, tad viņu sacītais līdz mums nokļūs, un mums visiem būs labāk dzīvot. Šis bija mans parastais burkšķis, bet tagad paldies
Paldies liels Dacei Sparānai. Paldies viņai Grābei, kas jau ir aizgājis mūžībā, par viņas sirsnību. Vēl es gribu dažām mātēm pateikt paldies Andrai Neiburgai, paldies. Un paldies Norai arī. Jā. Un tad vēl paldies visām mātēm, arī tām, kurām nav bioloģisko bērnu, un arī dažiem, pavisam dažiem tiem, tām mātēm, kuras ir vīrieši. Un, protams, vēl arī paldies Teodēzijai Valodai un Alisei Līgailai par to, ka viņas ir. Jā, un mācamies no Ases Lācis to viņas dzīvot spēku, viņas spēju izlīst no neiespējamām situācijām un ticēt sev un mākslas spēkam. Lielas paldies jums! Ko nākamā kategorija mums ir spilgtākais darbs literatūras pētniecībā. Un arī es veicu kādu pētījumu par to, kas tad ir noticis šajā gadā literārajā pasaulē. Un atbildi pavisam vienkārši nekās. Nē, cepur nost literātiem. Dara savu darbu un netais lieku trobeli. Ja? Piemēram, Preļu konceptuālisti, ja? Paziņoja par savas apvienības beigām, un tad nākamajā dienā izsludina atkal apvienošanās tūri. Ja? Atrisināja problēmas vispār bez nekādas skandalēšanas. Bet cik mierīgi un nosvērti ir literāti, tik karstasinīgi mēdz būt lasītāji un arī izdevēji. Piemēram, Viju Pilbloku vispār varētu devēt par mirtāti. Katru gadu izsludina bankrota cenas, bet kā nebankrotē, tā nebankrotē. Un tad, protams, lasītāji. Mums ir tāda brīnišķīga Facebook grupa, saucās Izcilas grāmatas. Esat varbūt dzirdējuši, ja? Tautas rupors, teiksim tā. Un šajā grupā man tāds mīļākais personāžs ir tāds lasītājs vārdā Inders. Varbūt esat dzirdējuši, ja? Ievēlis šis, ka noteikti arī viņš ir ļoti īpašs personāžs. Abi apmainījās tur ar laipnībām un tā. Un daži lasītāji un Inders, piemēram, bija ļoti ārkārtīgi apbēdināti, vai arī sarūktināti vai pārsteigti par īso sarakstu. Kā tad ir īsais saraksts? Piemēram, par to, kādā sakarā Poļakovai, piemēram, ir 2 tulkojumi iekļaut, ja? Kilbloka gan aizstāvēja, sakot, nē, ja viņi būtu iztiltas zvaigznē, tad jau viņai nebūtu neviens vispār nominācijas. Tāda visādi joki tur, ja. Un tad Inders vispār bija ārkārtīgi apvainojis par to, ka netika iekļauts Jorena Gorkša romāns ar nosaukumu Ērcēns. Jo, tas ir pilnīgs. Viņš šo grāmatu ir aizstāvējis kā lauva, apsūdzot komisiju, ka tā ir uzspirkta un vispār priekšsēdētāji nav nekāda autoritāte, viņi pat neko nav radījusi, neko paliekošu, kā piemēram Ērcēns. Un tad, protams, Ķirsītas kūciņas bija, līdās satradīšu. Citāts no Indera. Kaspara Kambalas dēls, perspektīvs basketbolists, ir nonācis cietumā Īrijā. Būtu laicīgi izlasījis Ērcenu, varbūt dzīve nebūtu sačakarēta. Tālūk, laulīgābi, Kaspars Kambalas dēls tagad ir uz jūsu atbildības. Cik karsta dzīve ir literārajā pasaulē. Labi, ka tā cilvēkiem rūp grāmatas, ka viņus aizstāv. Bet kategorijā spilgtākais darbs literatūras pētniecībā nominēti 3 darbi, lūdzu, video. Lita Silova Pēclaiks, izdevējs Dienas grāmata. Es redzu ceļu, pa kuru iet cilvēks, un pa kuru arī tagad joprojām ir jāiet lasītājam, lasot dzeju un lasot pasakas. Un es redzu, cik dzīvīga ir daba, kas spraucas arī Rīgas bruģim cauri, un kur vesela pļava ir visa pasaule.
Pauls Dāja, apgaismības starpnieka, vācu baltiešu mācītāja latviešu rakstniecībā 1815 līdz 1848, izdevējs Latvijas Nacionālā biblioteka. Literārie portreti atgādina par mācītāju duālo lomu, patiesa interesi par latviešu valodas un kultūras attīstību mijās ar koloniāli aizbildniecisku nostāju. Jānis Ozoliņš, ievads naratoloģijā, izdevējs LU Literatūras folkloras mākslas institūts. Es redzu Andru Neiburgu, es redzu Oslo, Rīgu un Parīzi. Es redzu grāmatu. Un uzvarētājs ir Pauls Dāja, apgaismības starpnieks, vācu baltiešu mācītāja, latviešu rakstniecību un Latvijas Nacionālā biblioteka. Tā. Gribu teikt paldies žūrijai par novērtējumu, ko es dalu kopā ar grāmatas dizaina autoriem Inesi Hofmani un Reini Hofmani un literāro redaktoru Sigitu Kulšneri. Es gribu īpaši teikt, ka man grāmata ir maza daļa no tās vīzijas un programmas, kuru mēs grāmatniecības pētniecībā īstenojam Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Un es gribu uztvert šo kā novērtējumu mūsu kopīgam darbam, un arī teikt, ka es esmu ļoti lepns būt viens no Nacionālās bibliotēkas pētnieku komandas. Bet tam, ka man izdevās šo pētījumu novest līdz galam tieši tā, kā es to biju iecerējis, es esmu vislielāko pateicību parādā savām kolēģiem un domu biedrenēm Mājai Trēlei un Dagnijai Baltiņai. Paldies jums! Nu ko, nākamā nominācija mums ir spilgtākā debija latviešu literatūrā. Un tad arī jautājums debitantiem. Kā tad jūs iesākāt savu ceļu? Ar godīgu darbu? Nē, vienkārši tāds izskatās, jo jūsu darbi tā kā tiešām ir pārdomāti, nesasteigti, soli likti ar lielu piesardzību. Jūs grūti par debitantiem nosaukt. Tas ir pilnīgi nepareizi. Jo, piemēram, jūs zināt, kā Ivars Štembergs iesāca savas dzējas dienas? Zogot. Tā taču bija, vai ne? Skolas laikā rakstīja domrakstu, paņēma rindas no Deivida Silvijana, pēc tam to domrakstu lasīja 11. novembra pasākumā. Un ne jau viņš pats skolotāja lasīja. Un zinu, ko skolotāja viņam beigās pateica? Nu, tevis dienās dzēnieks sanāks. Sanāca. Bet, ja nopietni, parasti debitantu balva tiek nodalīta un uztverta kā nedaudz tāda, kā, ir potenciāls, bet ir vēl kur augt, vai ne? Bet šogad šis nav tas gadījums, jo debitanti patiešām ir ļoti spēcīgi. Un tātad, spilgtākā debija latviešu literatūrā, lūdzu, video. Sindija Kampāna Štelmekere, Dārs, izdevējs žurnāls Punktumās valstu biedrības. Pilsētas un tapas miedarbību, māju siltumu un iekšējo atjaunošanos. Alisa Bogdānova, Ne tev uz zivs, izdevējs Orbīta. Dzējā parādās gan jauniklīgi pānciskas iezīmes, gan jaunas sievietes pieredzes, kuras nevienmēr būs tās, ko patiesi gribētu dzirdēt mamma vai skolotāji. Kirils Eicis, te nu ir tā vasariņa, izdevējs Neputns. Es redzu bariņu ar pusaudžiem, kuri vasaras vidū kurina ugunskura kādā neatļautā vietā un dzied dziesmas. Dzied šķīvi, ļoti šķīvi un jauc visu laiku vārdus, bet dara to no visas sirds un nebaidās. Vai arī baidās, bet arī no visas sirds. Jā. Ausma Perons, tā beidzot tu izdevējs Strāva. Es redzu cilvēcību un skaistumu visās tās izpausmēs. Un uzvarētājs ir
Ir jau seicis, te nu ir tā vasarīga, mēs nebūtu. Paldies žūrijai pirmām kārtām, paldies par visu to grāmatu kalnu, kas viņam bija jāizlas, tas ir apbrīnojami. Paldies Neputnam, paldies grāmatas redaktoram Ivaram Steinbergam. Līdzīgi kā tikko pieminēts, arī es savus literārās gaitas sāku zogot. Pirmais dzejolis arī nebija mans, un tikai pēc tam tas kaut kā pielipa. Paldies visiem, kas raksta, tulko, izdod un aprūpē latviešu literatūru, jo tāpēc arī ir tik jautri brīžiem rakstīt un lasīt, jo šķiet, ka mēs kaut kā viens ar otru varam sarunāties. Un par to Gorgonu, kas sākumā tika teikts, jā, man arī dažreiz šķiet, ka literatūra ir viens no tiem retiem veidiem, kā var piekļūt realitātei nepārakmeņojoties. Paldies! Jā, tad citu debijas balvas sponsors ir Jelgavas tipogrāfija. Paldies Jelgavas tipogrāfijai, bet... Bet Jelgavas tipogrāfija 8. aprīlī svinēja savu 30. jubileju. Aplausi! Jā, 30 gadi, tas tās nopietnas vecums, protams, bet kas ir 30 gadi pret mūžu, pareizi. Balvu par mūža ieguldījumu aicinu pasniegt kultūras ministri Agnesi Lāci. Labvakar, man šovakar uzticēts ļoti īpašs uzdevums pasniegt balvu par mūža ieguldījumu cilvēkam, kuru eksperti ir saukuši par cilvēku dvēseli inženieri. Tā pozitīvā nozīmē, jo viņš spēja aizraut, ieintriģēt un aizkustināt. Mani īpaši aizkustināja Jāņa Krastiņa stāsts par to, kā izvēlētā valoda viņu atrada. To iedvesmoja pretošanās kustība Čehoslovākijā, un tas jau ir par literatūru un par kultūru kopumā, un to, kā mēs spējam pāri robežām nest stāstus, kas mums visiem rūp. Tulkotāja darbs ir tieši tāds, jūs nesat vārdus, nianses, stāstus pāri robežām, atverat pasauli, un šodiena ir jūsu svētku diena, jo mēs novērtējam jūsu devumu, jūsu rūpīgo darbu, kurā esat ieguldījis sirdi, mūžu, līdzās karjerai vēl pavisam citā jomā. Lūdzu, aplausus mūža balvas saņēmējiem Jāņam Krastiņam. Paldies, cienījamā ministres kundze. Tas, ka es te stāvu un drebu pie teļa gaļas un pie gēra gaļas, būtībā ir vienreizējs notikums un paradoxāls notikums. Vienreizējs notikums tas ir tāpēc. Tas ir tāpēc, ka Laligavas ilgajā pastāvēšanas vēsturē čehu literatūra beidzot ir dabūjusi šo te skaisto maisiņu.
Un es tikai gribētu atgādināt, ka čehu literatūru Latvijā pirms gandrīz 100 gadiem ieveda Marta Grimma, kas veica pirmos tulkojumus, un pēc tam viņas darbu turpināja Anna Bauga, kas iztulkoja Šveiku, un Šveiks uz ilgiem gadiem un vairākām paudzēm kļuva par galveno personāžu, kas saistās ar čehu literatūru. Es gan nezinu, kā tas ir mūsdienās, bet manai paudzei un droši vien vairākām paudzēm pēc manis arī tas tāpat bija. Un tāpat es gribētu pieminēt izcilās tulkotājas Laimu Rūmnieci un Ainu Rudzirogu, kā arī galveno Kunderas tulkotāju Winifredu Krauči. Un mūsdienās arī čehu literatūru aizrautīgi tulko Halina Lapiņa, Sandra Ņikuļceva, un arī es brīžiem kaut ko iztulkoju. Man šķiet, ka čehu literatūras nākotne Latvijā ir arī tāpat labi nodrošināta, jo es jūtu, ka ir labas iespējas, ka to varētu tulkot gan Inga Māra Balodi, gan Aiga Veckalne, gan arī kāds, kurus vēl nepazīstu. Ja tagad ķeramies pie pateicībām, tad pirmā pateicība, protams, ir apgādam Pēter Gailis un Ingunai Cepītei, jo viņi viegliprātīgi pirms dažiem gadiem piekrita publicēt manus tulkojumus, un mums tā sadarbība ir bijusi tik veiksmīga, ka šogad vajadzētu iznākt jau 10. grāmatā šajā izdevniecībā. Un, protams, arī pateicība izcilajai redaktorai Sigitai Kušnerei, kas te jau tika pieminēta, jo viņa no manas vienmēr negluži labās latviešu valodas izravē tur palikušās nezāles. Protams, paldies žūrijai, kas bija spiesta mani vērtēt un nezinām apstākļu dēļ nostādīt jūsu priekšā. Un tagad par dažiem paradoksiem. Pirmais paradoks ir tāds, ka Lali Gaba saņem cilvēks, kas visu savu darbu mūžu ir pavadījis Neorganiskās ķīmijas institūtā. Un nevelti čehu rakstniece Viktorija Hanišova, kas viesojās Latvijā pagājušā gada decembrī, man ierakstīja vienā tulkojumā šādu frāzi: "Mēmu nepodivņējušīmu překladateli", kas nozīmē manu visdīvainākajam tulkotājam. Un viņai ir taisnība. Tas paradoks ir tāds, ka man interese par čehu valodu sākās ar to, ka 1968. gada augustā Padomjas Savienība un tās satelīti okupēja Čehoslovākiju. Un šobrīd tepat blakus kaimiņos ir gandrīz analoga situācija, tikai čehu vietā ir ukraiņi, un pie viņam noziedzīgais karš nebūtu nav beidzies. Tāpēc lūdzu neaizmirstam Ukrainu un palīdzam tai ar visu, kas ir mūsu spēkos, kaut vai ziedojot mazliet naudiņas, maniem lieliskiem krusturiešiem, porcelāna droniem vai citiem labajiem cilvēkiem, kas Ukrainai nesautīgi palīdz. Vēlreiz paldies visiem un labu veiksmi rakstu darbos. Paldies, mīļie! Jā, šis bijis tiešām tulkojumu gads. Mūsu balvas ieguvējs ir tulkotājs. Šogad ir bijis bagāts tulkojumu piedāvājums, par ko komisija bijis īpaši grūti izšķirties. Tāpat arī ar atzējojumiem. Ja.
Un tad arī vēl pirmais gadījums, kad pirmais darbs ticis iztulkots latgaliešu valodā. Ja? Tas arī ir notikums. Un arī latviešu darbi tiek tulkoti ļoti daudz. Pērn izdot 80 latviešu rakstnieku darbu tulkojumu 33 valstīs. Visvairāk tulkotā autora ir Laura Vinogradova. Latviešu darbi tiek tulkoti visdažādākajās valodās. Šogad gaidām tulkojumu amharu un singāļu valodā. Es nezinu, ka tāds valodas vispār ir. Tāpēc šī nominācija ir īpaši nozīmīga šogad. Un tātad labākais prozas tulkojums latviešu valodā. Lūdzu video. Maiks Johansens, mācītā doktora Leonardo un viņa nākamās mīļākās daļās Aušvicas ceļojums uz Slobodu Šveici. No ukraiņu valodas tulkojusi Māra Poļokova, izdevējs Aminorī. Es redzu zilos debes dinecu. Pa kuplajiem krūmiem, nezariņu nenobrīkšķinādama, kā liela, plēsīga, oranža paplāta zogas saule, ir 1928. gads, un pa Ukrainas ziemeļaustrumiem laivā ceļo 2 itāļi. Juns Fosē, kāds notikti attīs? No norvēģu valodas tulkojas Jūlija Tumanovska, izdevējs Valodu mājā. Es redzu mūsdienu steidzību, klusēšanas ritmu, cilvēka pārliecību trauslumu. Sāra Baume, plūst, virst, krist, vīst. No angļu valodas tulkojas Ilmārs Šlāpins, izdevējs Jāņa Rozes apgāds. Es redzu cilvēku, kuram bija sliekta normāla bērnība, līdz ar to viņš arī nav pieaudzis un baidās no jebkāda kontakta. Baidās arī pazaudēt to vienīgo kontaktu, kas viņam ir. Terijs Pračets, Sārdze, no angļu valodas tulkojas Māra Poļokova, izdevējs Prometējs. Viena no trakākajām un dulākajām grāmatām, ar ko man ir gadījies strādāt. Tā pilsēta ir viena no senākajām un rušķīgākajām. Zagļi tajā zog slepkavas slepkavo mazaņķis zeņķē. Tur notiek traks daudzums visa kā. Un tad vēl ierodas pūķis, kurš apmetas uz dzīvi pilī. Jesus Karasko, Zemklājas debes. No spāņu valodas tulkojas Edvīns Raups, izdevējs Jāņa Rozes. Es redzu dzīvības trauslumu un dzīves nežēlīgo, bet arī nepielūdzamo prasību izdzīvot. Un uzvarētājs ir, dāmas un kungi, Maiks Johansens, mācīta doktora Leonardo, viņa mīļākās daļās, paldies ceļam, ka šeit tulkojums Māra Poļakovā, izdevējs Aminorī. Paldies žurētājiem, lasītājiem, spriedējiem un lēmējiem. Paldies manai spožai redaktorei Ievai Lešinskai un korektoram, kurš nav nekādā gadījumā tikai korektors, Arturam Hansonam. Paldies apgādam Aminori par drosmi un dulumu. Jo Hansenam šogad būtu 150 gadi, un šī ir otrā balva, ko šī grāmata saņem. Pirmo saņēma pērngad mans spožais poļu kolēģis par tulkojumu poliski. Atšķirot doktoru Leonardo ceļojumu, lasot pirmās lapuses, rodas tas pats jautājums, kas rodas atšķirot burtiski jebkuru ukraiņu autoru darbu. Kā ir iespējams, ka es līdz šim par šo autoru neko nezināju? Un atbilde vienmēr būs viena un tā pati. Tāpēc, ka Krievija darīja visu, lai tu, lasītāji, lai tu, literatūras mīļotāji, par ukraiņu literatūru neko nezinātu. Johansens 37. gadā tika nogalināts, apsūdzot viņu nacionalistiskā sazvērestībā un terora akta plānošanā pret partijas vadību, kas, protams, ir absolūti murgi, kam nav pilnīgi nekāda sakara. Ne ar ko. Protams, ka viņu nogalināja par to, ka viņš bija ukraiņu rakstnieks.
Es ļoti ceru, ka šī otrā balva ir tikai Johansena slavas ceļa sākums, ka sekos tulkojumi, sekos lasītāji, sekos sajūsma, sekos apbrīna un pelnītais novērtējums literatūras vēsturē. Vēl es ļoti ceru, ka kaut kādā man nesaprotamā veidā viņš šo atzinību sajūt, redz. Un tādēļ es teikšu viņam tajā valodā, kurā viņš debesīs gribēja sarunāties ar saviem radiniekiem Cervantesu un Rotterdamas Erasmu. Найщиріше вітання вам, пане чудармайстру, Михайло Васильович. Labākais atceļojums latviešu valodā lūdzu video. Romāns Honets Ziema maldi no poļu valodas atceļos Ingmāra valoda izvērš žurnāla Punktum atbalsta biedrība. Es redzu nākreiz ieaugušu skolu, dažas fotogrāfijas sēpijā. Viena no tām ir kādam ļoti dārga. Es redzu cilvēku, kurš katrai būvei saskata spoguļu attēlu, kurš ietiecis pazemē. Man šķiet, viņš zina kaut ko par ziemu un par maldiem. Federico Garcia Lorca, dzejnieks Ņujorkā no spāņu valodas atceļos Ārvis Viguls, izdevējs Nepotins. Es redzu piedzerušos ruņnesi, mēnesi ar ragiem, tvaikoni, kuru vienīgā bagāža ir bērnu zīmējumu. Haso Kruls Atvere no igauņu valodas atceļos Guntārs Gotiņš, izdevējs žurnāla Punktum atbalsta biedrība. Hasso Krulli. Es redzu Hasso Krulli. Man näen raamatut. Avaa. Es redzu grāmatu Atvere. Ma näen seda, mida ma näen. Es redzu to, ko es redzu. Man tõlgin seda, mida ma näen. Es tulkoju to, ko es redzu. Ļuba Jakimčuka, Tomasa Aprikozas no ukraiņu valodas atceļos Ingmāra valoda, Māra Poļokova un Mārs Salēs, izdevējs Orbīta. Es redzu seju, melnu no ogļu putekļiem. Es redzu šaptu torņus, celtņus, terikonus. Es redzu baltas aprikožu ziedus, man pāri brauc tanka kalpuķēs. Ostaps Levinskis, Ziemas karalis un citi dzējoļi no ukraiņu valodas atceļos Ingmāra valoda, Jānis Elsbergs, Māra Poļokova, Mārs Salēs un Ārvis Viguls, izdevējs Orbīta. Es redzu, ka viņš ir tepat, un tomēr starp mums ir tāda plāna papīra siena. Varbūt viņam šķiet, ka mēs esam otrā pusē, bet viņš dalās savos mītos, savās cerībās un savās vissmalkākajās bērnības akmeņās. Viņš raksta dzējoļus un padara mūs mazliet par karaļiem. Un uzvarētājs ir Ostaps Levinskis, Ziemas karalis un citi dzējoļi. Atceļos Māra Poļokova, Mārs Salēs, Jānis Elsbergs, Ingmāra valoda, Ārvis Viguls, izdevējs Orbīta. Labvakar! Mēs gribējām sākt ar paldies. Pirmais mans paldies ir visiem cilvēkiem, kuri lasa dzeju un tic, ka atzījot ir iespējams. Pirmkārt, šī ticība mums ir ļoti nepieciešama tajos autoros, kur darbiem mēs uzdrošināmies būt vēl mazliet kaut kas vairāk nekā lasītāji. Un otrkārt, mums šī ticība ir nepieciešama no lasītāja un no izdevēja puses. Tāpēc paldies Orbītai, ka viņi izdod citstarp brīnišķīgu
mūsdienu ukraiņu literatūru. Un tagad mēs sāksim ar paldies mūsu autoram Ostapam Slivinskim. Šoreiz latviski. Paldies, Ostap, par šo pusgadu. Tuvojoties, baidoties, atkāpjoties, vēlreiz tuvojoties, baidoties, pieskarties, vēlreiz baidoties. Jo tava dzēja ir smalkākā tekstu forma, ar kādu man ir nācies strādāt. Paldies, ka es drīkstēju to darīt. Paldies Ostapam par lieliskajiem dzējoļiem, un īsumā man jāpasaka vēl paldies Mārai Poļakovai par to, ka viņa man pēdējā brīdī ievilka šajā projektā. Patiesībā atzējojot Ostapu, ir tā sajūta, ka ir atzējotājam jāieaug dzējolī iekšā, lai viņš spētu to atzējot. Un otra lieta, atsaucoties uz komisijas priekšstādētājas Ievas Lešinskas teikto par to, ka latviešu dzejā ļoti maz ir šo atsauču uz Ukrainas situāciju, uz mūsdienu Ukrainu. Tad es teiktu tā, ka ja man pašam ir tik maz spējas pateikt par Ukrainu, tad es šo balsi atdodu ukraiņu dzejniekiem, tos atdzejojot. Paldies! Mans paldies Ostapam par to, ka viņš man deva iespēju noticēt, ka mēs varam pastāvēt visā laikā uzreiz, būt savā bērnībā, kas tik ārkārtīgi skaidri atspoguļo tagadni, un līdz ar to ticēt arī tam, ka mums visiem, un, protams, Ukrainai ir nākotne. Paldies Mārai, kas turēja šo izpūru, šo atdzīvotāju baru kopā. Paldies Arvim, kurš piebiedrojās mums grāmatas tapšanā. Paldies Jānim Elsbergam, bez kura arī šī balsu polifonija, kura Ostaps ir pelnījis vēl un vēl, nebūtu tik daudzveidīga. Paldies jums!
Nu ko, bet tagad laiks iepazīties ar šī gada komisiju. Komisija, kura pavadījusi tiešām pāroņu darbu, izlasījusi 156 grāmatas. Tas starp citu arī ir rekords šogad iesniegtajās grāmatās. Un, kā teiktu, tūkuma lasītāju klubiņa dāmas šausmas. To visu izlasīt un vēl aptvērt. Un komisija arī, tātad komisija. Ekspertu komisijas priekšsēdētāja, tulkotāja publiciste redaktore Ieva Lešinska. Komisijas locekļi, literatūras zinātnieks, literatūras kritiķis un muzeja darbinieks Ārnis Koroševskis. Dzejnieks un apdzejotājs Edvards Kuks. Rakstniece Kristīna Ulberga. Dzejnieks, rakstnieks un daudzmākslinieks Raivijs. Autora un tulkotāja Signe Viška. Filozofe un publiciste Sofija Anna Kozlova. Un tātad, komisija ir sagatavojusi īpašu balvu. Par to pastāstīt un arī balvu pasniegt aicinu komisijas priekšsēdētāju Ievu Lešīnsku. Runa ir par speciālu balvu, kura ir pelnīta 71 gada garumā. Šo balvu ir pelnījis žurnāls Jaunā gaita. Gaita nozīmē kustību. Un šī kustība ir bijusi ļoti mērķtiecīga. Un mērķis ir bijis uzturēt dzīvu latviešu valodu, dot iespēju
rakstīt latviešu valodā un lasīt latviešu valodā arī tiem, kuri bija jau dzimuši Dībīšu nometnēs vai jau mītnes zemēs. Un šī gaita ir izejot cauri teiksim, visiem Latvijas okupācijas gadiem, galu galā nonākusi līdz Latvijai ļoti tiešā veidā. Gan dodot iespēju jaunajā gaitā publicēties latviešu rakstniekiem, tas arī gan notika jau pat okupācijas laikos, kad tika pārpublicēti daudz darbi. Un arī tagad tas turpina notikt. Es biju sagatavojis tādu nopietnāku runu, bet gal galā es atrodos gaļas paviljonā. Un tad ir jārunā par to svaigumu. Un varbūt, ka tā kā gaļa saglabājas svaiga augstumā, tad varbūt, ka varētu pieņemt, ka augstais karš ir saglabājis jauno gaitu svaigu, bet tam es negribu ticēt. Es domāju, ka jaunā gaita ir jauna un turpinās būt jauna, par spīti visiem kariem, visiem šķēršļiem un tā tālāk. Ar vislielāko cieņu esmu gatava pasniegt kaut ko. Žurnāla pirmajam redaktoram Valteram Noventortam. Gaita ir jauna, bet vieglāk nekļūst. Man ir mazas piezīmes un atzīšanās. Tiem, kuri raksta enciklopēdiskus rakstus un tā tālāk, diezgan bieži nav skaidrs, kādi īsti tie sākumi bija. Es atzīstos pa pilnam jaunās gaitas paternitātē. Un otrkārt, es atzīšos, ka es šim jaunajam bērniņam devu arī nosaukumu. Tad apmēram ap šo laiku 1955. gadā man Amerikas Latviešu jaunatnes apvienības valde parādīja ar pirkstu un teica, tu veidosi jauno jaunatnes rakstu krājumu. Un tev ir 5 mēneši to izdarīt. Man nebija absolūti nekā no iepriekšējās redakcijas. Man bija jāsāk absolūti no nulles, un kad es apsēdos pie sava studentu rakstām galdiņa, tad man ienāca prātā, kāds velns mani dīdīja līst uz šīs galēras. Bet tas izdevās tikai tāpēc, ka man nāca palīgā 5 mēnešu laikā tas, ko es saucu par jaunās gaitas velna duci. No šī velna duci palikuši tikai 2 cilvēki. Es un Lalita Muižniece, man liekas, viņi ir tur kaut kur. Lalita. Toreiz Lalita Lācis. Un šis velna ducis bija tas, no kura veidojās tālākā redakcija un tālākie līdzdarbnieki un jaunā gaita
varēja doties tālāk. Tātad liels paldies tiem, kas bija klāt pie sākuma, un tiem, kas turpināja. Jo bija ļoti svarīgi, ka mēs jaunai paudzei dodam balsi no vienas puses un dodam tai iespēju izteikties. Un man liekas, ka tas ir izdevies, un tāpēc ir svarīgi, ka mēs turpinām arī tagad lasīt jauno gaitu, kurus tagadējais redaktors Juris Šagariņš un redaktore Sandra Ratniec vēda jauno gaitu tālāk jaunās gaitās. Tāpēc es domāju, ka man pienākās šo atzinības rakstu nodot redaktorei Sandrai Ratniecei. Un teikt paldies žūrijai, bet vēl vairāk tiem, kas jaunā gaitā šos 71 gada laikā ir publicējušies un visu to darījuši bez jebkāda honorāra. Jaunās gaitas viens noteikums bija. Tie, kas rakstīs, honorāru nedabūs, un tie, kas rediģēs, arī nedabūs honorāru. Tas bija brīvprātīgs pasākums globālā mērogā ļoti grūtos apstākļos. Tāpēc paldies! Es domāju, ka mēs varam būt priecīgi, ka jaunā gaita turpinās un vēl kādu laiku noteikti ies. Paldies! Paldies tiešām no sirds žūrijai. Mums bija ļoti silts un patīkams pārsteigums. Un vēl arī tas, ka autori šobrīd un arī tā komanda, kas ir jaunā gaitā, brīvi var ceļot virtuālā pasaulē, tātad digitālajā laikmetā, nav svarīgi, kur atrodas redakcija, vai Amerikā, vai Latvijā. Visi strādā un strādās, es ceru, ka vēl ilgi. Paldies! Paldies autoriem visā pasaulē! Jaunā gaita ir vienīgais žurnāls, kur jūs varat no pirmā līdz jaunākajam numuram lasīt tīmeklī. Tikai ierakstiet jaunā gaita un numurs. Vēl mums jānoskaidro tautas verdikts, jā? LSM lasītāju balvu aicinu pasniegt LSM grāmatu apskatnieci Aiju Bremšmiti. Labvakar! Sveicināti šajā ļoti skaistajā pavasarī, kas ir dabas procesos lēns un tāds pamatīgs. Pavasars ir par turpināšanos un par laiku, kad mēs atslābstam un saprotam, ka tomēr viss notiek arī pēc tās ļoti augstās ziemas. Un turpinās Latvijas literatūras gada balva, un turpinās Latvijas sabiedriskā mēdija portāla LSM sadarbība ar balvu. Un līdz 15. aprīlim turpinājās lasītāju balsojums. Un lasītāji ir lēmuši balvu piešķirt grāmatai, kas nav par pavasari, bet noteikti ir par turpināšanos. Balvu aicinu saņemt rakstnieci Inesi Ķesteri par grāmatu Pirkstainītis, Dūrainītis. Paldies! Ļoti liels paldies vērtētājiem, lasītājiem. Tas gan ir patīkams pārsteigums. Un, gaļas paviljonā dabūt kaut ko zaļu. Fantastiski! Paldies liels!
Nu, redz, cik mēs glūdot slēgt gandrīz vai kā sarunājuši, esam nonākuši arī pie bērnu literatūras, jeb labākais literatūras autordarbs bērniem latviešu valodā. Un tagad es ieskatījos nominēto darbu sarakstā. Man nācās aizdomāties par mūsu seno tēzi: tu esi tas, ko tu ēdi. Bet es taču neesmu speķmaize. Es taču esmu cilvēks. Es jau cilvēku arī neēdu. Nu, tas sanāk, vai tad esmu speķis? Piemēram, tas, kas bija speķis, viņš jau arī īsti nav speķis. Nu, tas lopiņš, vai ne? Viņš jau neēd citu govu, viņš ēd zāli. Un zālē jau arī zinām, neēd zāli ēd, nu, tur lietu, jā, sauli, zeme. Un zeme atkal ēd cilvēku. Tas sanāk, tā kā viss ir tā kā viens. Viens ir tā kā viss. Var sakot, varbūt uz šo atbildi, uz šo jautājumu. Uz šo jautājumu varēs man atbildēt tas, kurš iegūs nākamo balvu. Un tātad, labākais literatūras autordarbs bērniem latviešu valodā, lūdzu video. Ivars Steinbergs, Ams, izdevējs liels un mazs. Es redzu ļoti nopietnu rotaļāšanos un savādās attiecības starp valodu un īstenību. Osvalds Zēbris, Andris un Kalna klapētājs, izdevējs liels un mazs. Es redzu mazu puiku, kurš trakoti daudz fantazē, ļoti daudz sapņo, dažkārt baidās, dažkārt gadās samiloties. Un es redzu, ka visvairāk par visu pasaulē šim puikam ir vajadzīgi daži īsti draugi. Inese Ķeistere, Pirkstainītis, Dūrainītis, izdevējs Latvijas mediji. Es redzu divus cimdiņus, es redzu vientulību, bet es redzu arī cerību, jo cerība ir vienmēr. Luīza Pastore, Laimes govs, izdevējs liels un mazs. Es redzu iztēli un tās draugus, ko patiesībā nozīmē drosme, un vai brīvība nav iespējama tikai pasakās. Aneta Grīnberga, Spoks un Mākoņu pilsēta, izdevējs Zvaigzne ABC. Es redzu zaudējumu, skumju seju spogulī, lielu noslēpumu un savu labāko draugu, kurš paslēpies tumšajos pilsētas mākoņos. Un uzvarētājs ir Ivars Steinbergs, Ams, izdevējs liels un mazs. Paldies žūrijai par šo ļoti jauko maisiņu. Paldies izdevniecībai liels un mazs. Un paldies redaktorei Inesei Zanderei un māksliniekam Jurijam Tatarkinam un visiem, kas strādāja pie grāmatas. Un, protams, paldies manai sievai Dainai Tabūnai un manam dēlam un visiem viņa 100 iedvesmojošajiem brālīšiem no Čačas klubiņa. Man nav atbildes uz iepriekš uzdoto jautājumu, bet es bieži uzskatu, ka tu esi tas, ko tu domā un saki un dari. Un es šobrīd domāju tādu tiešām pateicību. Un ir forši koks par to savstarpējību, jā. Visi viens un tam līdzīgi. Paldies jums, lai jums jauks vakars! Nu ko? Šķiet, ja nemaldos, mums ir palikuši tieši 2 gaļas gabali vēl, vai ne? Būsim izpārdevuši visu. Tā, tad nākamais mums ir labākais dzejas autordarbs latviešu valodā. Un par šo nomināciju domāju, ko varētu man dzeja nozīmēt? Nu, šeit, būdams. Un tad es iedomājos. Vai jūs zināt, kas ir vismaigākais muskulis cilvēka ķermenī un arī dzīvnieka ķermenī?
Nu, vārds sakot, es tā saprotu, neviens nezina ļoti labi. Ir tāds muskulis, viņš ir iekšpusē, kur ir mugurkauls. Viņš tur sēž un viņš ir vienkārši apskāvis mugurkaulu. Viņš neko citu vairs nedara. Un tāpēc viņš ir ļoti maigs, tāpēc ar citu cilvēkiem ir problēmas ar muguru, jo viņš neko citu nedara, kā viņš tikai apskāvis viņu. Un miesnieku pasaulē tā ir visdārgākā gaļa. To sauc par kunga gaļu. Viņa ļoti garšīga, ļoti maiga un tā. Nu, tas, domāju, dzēja arī kaut kas tāds, ne? Ārkārtīgi maiga, ļoti dārga un ir apskāvis mugurkaulu no iekšpuses. Nu, tad tā, labākais dzējas autodarbs latviešu valodā, lūdzu, video. Artis Ostups, Patiesība, izdevējs Neputns. Es redzu cilvēkus, namus un kokus. Ligija Purināšana Magnificat, izdevējs Valodu māja. Šoreiz tā ir masīva un blīva, tā veids pār galvu kā lavīna, vietumis kopot lasītāju nomācošanas macējoši, taču tieši tādai tai ir jābūt. Ivar Steinbergs Stāsti, izdevējs Neputns. Es redzu mūsdienīgas ģimenes portretu, vecākus ar vājībām un prieku no ieklausīšanās bērnā. Agnese Rutkeviča, Vientulības drošības noteikumi, izdevējs Aminorī. Es redzu savu bērnības paskastīti, uz kuru joprojām pienāk vēstules kā atgādinājums, ka vārda un cilvēku iekšējai brīvībai nav noteikumu. Prusts ir garš, bet dzīve ir īsa. Jānis Rokpelnis, Nomots, izdevējs Neputns. Es redzu galveno tiesu kontekstus, gan mūsdienu, gan ledus laikmeta, gan bronzas laikmeta, zeles laikmeta un tagadējo dronu un datoru laikmetu, ko arī mēģina dabūt iekšā savās fantāzijās. Un uzvarētājs ir Artis Ostups, Patiesība, izdevējs Neputns. Labvakar. Jūs jau redzējāt video, ka man ar tām dziļdomīgām frāzēm tā iet, kā iet. Ja kaut ko poētiski izdomāju, tad tas tiek tai vai citai grāmatai parasti. Un jā, par šo grāmatu jā, laikam jāpiekrīt lasītājiem atsevišķiem, kas man ir teikuši, ka šī ir mana atklātākā un salīdzinoši vienkāršākā grāmata, un man ir patiesas prieks, ka tā ir novērtēta. Mazliet tāds sajūta, ka novērtēts ne tikai darbs, bet it kā arī es pats. Bet man jūs jābrīdina, ka nākamās grāmatas būs citādas. Paldies! Proza, dāmas un kungi, proza. Kas tad ir bijis šis gads prozai? Proza viņš ir bijis ļoti biogrāfisks. Mums ir atdzīvojušies Frits Brīvzemnieks un Krišjāns Valdemārs atdzīvojās Aspazija, noārdot līdzinējo priekšstatu par to, kas vispār ir un kādai būtu jābūt biogrāfiskam romānam, kurā uz pazīstamu varoni mēs varam paskatīties ļoti alternatīvā un nebijušā veidā. Savukārt Svešuma grāmatu Kosmonauta iela ir savā ziņā autobiogrāfiski romāni, ārkārtīgi intīmi, pieaugšanas stāsti, abos darbos izgaismojas vīrieši, vienā gan jūtu pasaule, gan arī vīriešu loma citu cilvēku dzīvēs. Vienlaiks tie ir arī dzīvi, personīgi un skaudi atpazīstami stāsti par dzīvi, nāvi, mākslu
un mīlestību. Lūdzu, video! Osvalds Zebris, dzīves, izdevējs dienas grāmata. Sākumā es neredzu pilnīgi neko, ir tumša bilde, nekā nav. Un tad es ieraugu kādu jaunu cilvēku, studentu, kas nu pat ir ieradies drūmā, tumšā pilsētā, kas slīkst maņticībā un izredzētības sajūtā. Un šeit sākas jaunā cilvēka ceļojums latviešu valodas pasaulē. Vilis Kasins, svešuma grāmata, izdevējs Latvijas mediju. Es redzu savu tēvu, viņa dzīvi, kas atbalsojās manī, un tad arī manā meitā, kā saviņojās ezera virsū, ka tajā ir iemests akmens. Andra Manfelde, Kosmonauta iela, izdevējs dienas grāmata. Lai arī romāna tēla notikumi drīzāk šķiet bezcerīgi, tomēr kopumā tas rada pārsteidzošu cerību. Nav sliktu cilvēku, ir tikai slikti lēmumi. Inga Ābele, Mīlamā, izdevējs dienas grāmata. Es redzu 300 gadus atpakaļ, es redzu 160 gadus uz priekšu, es redzu 300 gadus uz priekšu, es redzu rakstību, es redzu aspazību. Un uzvarētājs ir Vilis Kasins, svešuma grāmata, izdevējs Latvijas mediju. Pēc dažām stundām es paņēmu meitu no dārziņa. Es viņai teicu, ka šovakar nebūšu mājās. Viņa prasīja, kāpēc. Es teicu, ka man būs laikam jārunā par savu grāmatu. Viņa prasīja, kāpēc. Es teicu, izskatās, ka cilvēki to grib. Prasīja, kāpēc. Un tad es vairs nezināju, ko atbildēt. Es domāju, ka viņiem būs daudz jautājumu, kāpēc arī par šo balvu maisiņu. Bet gribēju tāpēc pirmkārt pateikt paldies viņai tieši par to, ka viņa sāsņā iedvesmoja, palīdzēja vai vismaz nepārāk traucēja ar rakstīšanu. Un paldies arī visiem citiem, kas apzināti vai neapzināti, gribēti vai negribēti, iesaistījās gan grāmatas tekstu tapšanā, jo tur ir ne tikai autobiogrāfija, tur arī no citu cilvēku, manu draugu un ne tikai pazīstamu un nepazīstamu cilvēku pieredzes paņemt fragmenti, ko es esmu pārvērts šķietama autobiogrāfijā. Paldies arī visiem, pateicoties kuriem šī grāmata ir nonākusi līdz lasītājiem. Paldies lasītājiem, ieskaitot žūriju, kas arī ir tikai lasītāji, protams. Un, jā, es arī neko sakrīgi šobrīd nevaru pateikt, jo tieši pirms mēneša, 17. martā, ģimenē piedzima dvīnīši, tāpēc es... Tāpēc neesmu ļoti izgulējies, bet esmu ļoti priecīgs. Nu, re, dāmas un kungi, pēdējā lapiņa uz naglas, tas nozīmē maiņas beigas. Un maiņas beigās vienmēr tāds nerakstīts likums, ka jāaiziet tā, kā tevis te nebūtu, jāsāk tīrīt un vākt. Jūs jau, protams, to nedarīsiet, vai ne? Bet atskatīsimies divos vārdos, kāds tad ir bijis šis te gads, kāds viņš te mums ir bijis. Kāds viņš te bijis? Pieaugšanas, nepieaugšanas gads, jā. Dominē tendencē šāds. Izceļas šie stāsti ar godīgumu, jūtīgumu, latviešu kultūras personību attainojums un tēvu tēma, vīriešu jūtu pasauli, nekautrēšanos no tās. Gads ir bijis bagāts, gads ir bijis rekordists, gads ir bijis iedvesmojošs. Un, ko lai saka? Paldies jums, literāti, paldies jums izdevēji, paldies lasīt mīlētāji. Mīliet, un viss būs.
Jā, paldies, protams, arī mūsu atbalstītājiem, Akcijas sabiedrība Jelgavas tipogrāfija, Latvijas sabiedrisko mediju portāls LSM, žurnāli, Domuzīme, Strāva, Tvērums, Navīzes nosaukums. Paldies arī Latvijas Nacionālajai bibliotēkai uz tikšanos nākamgad. Bet ja kas, literatūras svētki vēl nebeidzas. Tūlīt, 2009 mums sākas Dzejas pusnakts. Un Dzejas pusnaktī mēs pieredzēsim visu kaut ko. Būs dzejas bētli, būs performants, būs muzikāli priekšnesumi, būs... vārds sakot, nāciet, redzēsiet. Jā, tiem, kas ir nominēti, tiem ir ielūgumi. Pārējie lūdzu tur, man šķiet, ja nemaldos, ir tur kase. Jā, laipni aicināti, nāciet un svinam literatūru! Es esmu laimīgs šovakar. Es būšu laimīgs arī rīt. Dziediet ar mums. Es esmu laimīgs šovakar. Es būšu laimīgs arī rīt. Un tagad visi kopā. Es esmu laimīgs šovakar. Es būšu laimīgs arī rīt. Es esmu laimīgs šovakar. Es būšu laimīgs arī rīt. Aizvarīt. Arī es nesņem balvas, būšu laimīgs arī rīt. Ja saņem balvu, tad es esmu laimīgs šovakar. Igor! Ediņš!